Un ieraugu šo vīrieti, patiesībā sirmo vīru, un kurš pa mani rakstījis tur sūdzības ir un tam līdzīgi. Un es saprotu, ka Dievs saka, aizej un izlīgst ar viņu. Un es pieeju pie šī cilvēka, sniedzu viņam roku un saku, miers ar tevi. Tikai patiesi iepazīstot Dieva mīlestību, mēs varam arī mīlēt citus cilvēkus, pārkāpt savai lepnībai un ar to garīgumu ir tā, ir jāaudzina, ir jāpiekopja garīgās disciplīnas. Un tas ir lūkšana, tas ir svēto rakstu studēšana, un tas ir arī apostuliskā darbība, jeb kalpošana. Labdien! Šodien ir mūsu ziņu izlaiduma pēdējā sērija, un šīs dienas tēma ir garīgums. Kas ir garīgums? Kas ir garīguma pretstats? Kas ir cilvēkam nepieciešams, lai pārkāptu to solīt pāri ikdienībai un būt kaut kādā saiknē ar to pasauli? Ir reizēm tāda sajūta, ka zem vairs nav pie kājām, bet tā kā staigā drusku augstāk. Ne jau, ka tur deguns gaisā un es tagad iedomīgs vai lepns eju, bet garā. Tas paceļ garā tā, ievelk elpu dziļāk, muguru gribās taisnāk, smaidīt gribās vairāk, darīt gribās vairāk. Man šķiet, ziedu pirtī divas svarīgas lietas ir kopā. Tas ir tas zieds, tas ziedojums, kad ziedi atdod savu enerģiju, un mēs ieelpodam to smaržu, uzņemdam visu to, ko zieds tai pirtī atdod, tai pļavā atdod, stiprinām veselību un plus vēl dziedam, lai taptu dziedināti. Un paskaties, kā burbuļo ūdens. Tas maksā mirkli, kuru mums ir maz. Cik vajadzētu, lai apstātos un paklausītos? Tas ir mirklis. Tas maksā mirkli no mana laika, no manas steigas, no aizņemtības. Tas maksā tikai vienu mirkli. Paklausies vienu mirkli. Veidoja akmens ligzdi ugunī, mājvietu ierīkoja. Te būs ugunsvieta, te būs rituāla uguns daudzinājumā. Tie laukakmeņi, kas te uz riņķi ir, tie būs pamatam, var trauks, kur nāks virt. Kas te vēl ir svarīgi sagatavošanās procesā? Laiks ir pirmām kārtām, laika trūkums vienmēr ir, jo ir ievirz jāvad un neesi vietējais, tad nezinu, kur ko var dabūt, kur ko var paņemt noderīgi un tad riktējās ar to, kas ir. Svarīgs, kas ir svarīgs? Svarīgs darīt visu nopietni. Tad sanāks pa īstam. Kā vakar tur viens puika baznīcā ļoti nobijās, kad zibens atskanēja un viņam bija grūti pēc tam nākt ārā, jo vienkārši bija bailes, jā. Bet tad, kad cilvēkam ir ciešāks kontakts ar dabu, tad viņš vairāk arī harmoniskāk iekļās dabas procesos. Un tā ir vēl viena lieta, ko mūsdienu cilvēks kaut kā tā cenšas ļoti ignorēt. Un tad ir šīs neizskaidrojamās bailes un panika, tad, kad beidzot tiešām kaut kas notiek.
jo nav tādas zināšanas par to, kā tas mēdz būt. Pašlaik es domāju, ka kristīgās ticības lietas arī ir kļuvušas stipri brīvākas, bet latviskās tradīcijas, jeb baltu tradīcijas ir daudz vairāk saistītas ar dabas procesiem, ar dabas ritmu. Jo mēs jau varam izdarīt visu kaut ko, jā. Mēs varam visu pasauli apjost ar elektrības vadiem, visu savienot ar internetu un satelītiem, bet mēs nevaram aiziet no tā, ka Zeme griežas ap sauli. Ja jūs iedomājaties, cik esam mēs, piemēram, uz 6 miljārdiem mūsu nesanāk pat 0,1%. Vai jūs iedomājaties, cik ir šai jau pasaulē, mazajā pasaulītē, kas kļūst arvien mazāka, tautu? Ir tikai 200 valstis. Tas nozīmē, ka tikai labi, ja katrai 5. tautai ir sava valsts. Bet, kad skatās uz Latviju, tad liekas, tas ir tā kā cits ātrums uz otru pusi. Mēs samazinamies uz šīs zemes. Mēs bēgam prom un ar bailēm tagad sastinguši gaidām šo rudeni, kad kāds mums varbūt apstiprinās, ka mūsu daudzums ir samazinājies pēdējos gados gandrīz par tikpat, cik paņēma no mūsu valsts 2. pasaules karš. Un ja rēķina uz 1 kvadrātmetru un 1 latvieti, tad iespējams, ka mēs esam bagātākā vai vismaz viena no bagātākajām tautām. Vismaz katram mums pieder ļoti daudz zemes, ja ņem uz visu mūsu valsti. Es ceru, ka tie no mums, kas te stāv, vai daži vēl tikai guļ un sagaidīs arī šī gadsimta beigas, varēs man kādreiz atsūtīt, varbūt e-pastu tur augšā un pastāstīt, ar ko tā lieta būs beigusies.